Atceries, mēs vienā no iepriekšējiem raidījumiem skatījāmies par elektrību. Jā. Vai tu zini, kad elektrību arī izmanto, lai grieztu elektromotoriņus? Iespējams. Tu matus esi fēnojus? Jā, es fēnoju matus. Un tu zini, kas ir iekšā matu fēnā? Elektromotors? Pareizi, bet vai tu zini, kur vēl ir elektromotori iekšā? Mašīnai un motocikliem varbūt iespējams dažiem. Labi. Radio. Radio gan nebūs elektromotori. Un vēl televizoros. Aha. Autobusos. Mēs domājam, ka varbūt mašīnās un televizoros. Es teiktu, ka īstenībā ir ļoti daudz vietu. Veļas mazgājumās mašīnās, elektriskajās, zobu birstītēs tiek izmantot. Zobu birstītēs, vai ne bērni elektriskajās? Jā. Tad mēs kopā uztaisīsim tagad paši savu elektrisko motoriņu, ko arī jūs kopā ar saviem vecākiem mājās paši varēsiet uztaisīt. Gribat? Jā! Taisam augšā. Kas mums būs vajadzīgs? Mums būs vajadzīgs pavisam vienkāršas parastas baterijas. Kā tu viņus sauc? Pirkstiņu baterijas. Pirkstiņu baterijas. Viņi tā kā pirkstiņi, ja? Jā. Tad mums būs vajadzīgas baterijas. Mums būs vajadzīga varas stieplīte, jo daudzos elektriskos motoros metāla stieplīte. Un vēl mums būs vajadzīgi magnētiņi. Šie ir īpaši magnētiņi. Viņi ir ļoti stipri magnēti. Un tikai tādus stiprus magnētiņus var izmantot, lai uztaisītu šo eksperimentu. Tātad, ko mēs darīsim? Mēs paņemsim pirms stieplīti, mēs paņemsim bateriju un mēs vienkārši viņu aptīsim apkārt. Redziet, tā te smuki. Un bišķiņu paplētīsim viņu vaļā, lai viņi nav pavisam cieši klāt. Nāk tā kā tāda atspērīta, ja? Jā, vispirms tātad mēs paņemsim magnētus, un magnētiem pa virsū pieliksim bateriju, un paņemsim mūsu stieplīti un uzliksim virsū. Esat gatavi mazam brīnumam? Jā, skatieties, kas notiksies, ja mēs uzliksim virsū. Skatieties, viņš griežās! Pag, tu tiešām nepieskaries? Nepūt virsū. Viņš pats griežās, mums pašiem savs elektriskais motoriņš. Un ja mēs gribam būt ļoti pacietīgi, mēs varam uztaisīt vēl smukāk un skatieties, pamēģinam šo uzlikt virsū. Jā, kā jūs domāties, kas notiksies? Tad tiešām nav nekādas burvespējas? Nē, te nekāda. Varbūt kāds bērns grib pārliecināties, ka te nav nekāda burvestība, ka te ir tikai zinātne. Nu? Tev arī ir burvespējas? Vai tas ir zinātnieks? Viņš vienkārši būs izcils zinātnieks un gribi vēl kaut ko pamēģināt. Jā. Man ir vēl viens mazs brīnums. Skaties, kas notiks, ja mēs tos magnētus apmainīsim vietām un pārliksim kājām gaisā. Kas notiks? Skaties. Tu atceries, uz kuru pusi viņš pirms tam griezās? Uz to. Tagad viņš griežās pretēji, redzi? Kā? Bet kā tas notiek? Es nesaprotu, Pauli. Katrai baterijai ir plus un mīnus. Plus un mīnus. Un ja mēs pieliekam klāt magnētiņu, tas magnētiņš šo plusu un mīnusu pārvērš kustībā. Tas, ko jūs mājās vēl varēsiet pamēģināt, paņemt lielākas baterijas, paņemt vēl stiprākus magnētus, paņemt daudz lielākas stieples un paskatīties un paeksperimentēt, kādi elektromotori jums var sanākt.